Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Krievijas Federācijas Dagestānā vairāki simti vai pat tūkstotis cilvēku svētdienas vakarā bija sagrābuši Mahačkalas lidostu pirms Telvivas reisa ierašanās un sarīkoja antisemītisku grautiņu, protestēja pret Izraēlu un pieprasīja, lai no reģiona tiktu padzīti ebreji. Šobrīd nekārtības Mahačkalā ir apturētas, lidosta atrodas tiesību sargājošo struktūru kontrolē. Apvienoto Nāciju organizācijas Palestīniešu bēgļu aģentūra brīdinājusi, ka Gazas joslā sāk sabrukt civilā kārtība. Tūkstošiem cilvēku izlaupīja pārtikas noliktavas, kur glabājās kvieši, milti, higienas piedarumi un citas preces. Izraēlas tanki šodien iebraukuši Gazas pilsētas dienvidos Zaitunas rajonā, nogriežot svarīgu ceļu, kas savieno Gazas joslas ziemeļus un dienvidus. Izraēla vairāk kārt bija mudinājusi Gazas joslas ziemeļdaļas, arī Gazas pilsētas, apmēram vairāk nekā miljonu iedzīvotāju doties uz anklāva dienvidiem, lai izvairītos no armijas triecieniem. Izraēlas bruņotie spēki šodien paziņoja, ka ir veikuši triecienus palaišanas iekārtām, no kurām pagājušajā naktī no Sīrijas teritorijas uz Izraēlas teritoriju tika veikti šāvieni. Latvijas tieslietu ministre Inese Lībiņa Egnere no Jaunās vienotības iesniegusi izskatīšanai Saeimas juridiskajā komisijā likumprojektu pakotni, ar kuru Latvijā plānots ieviest jaunu tiesību institūtu – partnerību, lai izpildītu Satversmes tiesas lēmumu. Partnerība būs jauns veids, kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt tām noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību. Latvijas pasts šodien atjaunojas pasta sūtījumu plūsmu ar Izraēlu. Lai gan karadarbība Izraēlā turpinās un avio satiksme ar šo valsti ir ierobežota, Latvijas pasts sadarbībā ar starptautiskiem loģistikas uzņēmumiem ir radis risinājumus sūtījumu piegādēji. Latvijas pasts uz Izraēlu sūta vidēji līdz 2000 reģistrētu sūtījumu mēnesī, neskaitot vēstules un sīkpakas. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils biznesa inkubatora telpās Viestura ielā 2 Daugavpilī 2. novembrī 5:30 vakarā norisināsies kontaktu platforma. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar 8 uzņēmējiem un aktīviem cilvēkiem, kuri pastāstīs par savu biznesu un nodarbošanos. Katram no tiem būs piešķirtas 5 minūtes, tad notiks tīklošanās sesija ar pasākuma viesiem, kur varēs iegūt jaunus kontaktus un atrast biznesa partnerus. Reģistrācija kontaktu platformai ir atvērta visiem uzņēmējiem, uzņēmumu darbiniekiem, frīlanceriem un citiem aktīviem cilvēkiem, kuri vēlas paplašināt savu kontaktu loku. Reģistrācija pieejama busines.gov.lv, dalība pasākumā bezmaksas, vietu skaits ierobežots. Aizdomās par cigarešu kontrabandu robežsargi Latgalē aizturējuši kravas vilciena apkalpi no Krievijas. Vispirms Verēmu pagastā netālu no dzelzceļa sliedēm aizturēja Latvijas pilsoni, kurš pārvietoja saini ar kontrabandas cigaretēm. Kopumā robežsargi izņēma 20 000 ar Baltkrievijas akcīzes markām un 10 000 ar Krievijas akcīzes markām apzīmēto cigarešu. Krimināla procesa ietvaros aizturēti arī 2 Latvijā iebraucošā Krievijas kravas vilciena lokomotīvas apkalpes locekļi, kas ir Krievijas pilsoņi. No 5. līdz 12. novembrim Daugavpilī notiks Polijas neatkarības gada dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīti pasākumi. Tos rīko Daugavpils pašvaldības iestādes Vienības nams Poļu kultūras centrs un Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļa Promieņi. Pirmais svinīgais pasākums Daugavpils kultūras pilī Smilšu ielā 92 iecerēts svētdien, 5. novembrī 3:00 dienā ar profesionālā pūtēju orķestra Daugava un Poļu kultūras centra vokālā ansambļa Daugavas krāsas piedalīšanos. Ieeja pasākumā būs bez maksas. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildi SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio